Eva Mārtuša, dvēsele pēcnāves latviešu folklorā saistībā ar mūsdienu filozofijas atziņām un zinātnes pētījumu rezultātiem. Tāds ir nosaukums, nav mainījies vēl uz to laiku. Kādu brīdi Datoru vajadzēs? Labdien! Man tēma ir ļoti priekš manis svarīga tādā ziņā, ka es nolēmu pirmo reizi dzīvē nevis vispirms lasīt, ko citi ir rakstījuši par to, kas atrodas mūsu latviešu folklorā, bet vispirms izlasīt pašu folkloru. Un man bija jāsaskars vismaz ar 4000 vienībām. Tās bija tautas dziesmas, kas ir par dvēseli nāvi, par veļu māti un apmēram 260 ticējumi, arī pasakas, teikas, arī mīklas un sakāmvārdi, kas ir ļoti interesanta lieta. Un mans secinājums bija ļoti vienkāršs. Pirmais, kā senči vai mēs paši savā tālajā senatnē esam atstājuši filozofiju vai dzīves uzskats, vai kā mēdz teikt, sapratni par dzīvi, kas ir universāls un vienots kosmos. Tas, ko piedāvā gan Mirča Eliāde, gan Kārena Armstronga, gan pārējie visi, ka mēs esam mantojuši kādu ļoti gatavu, pabeigtu sakrālu pasauli, kurā ir ļoti konkrēti pasaules uzskats pausts un arī aprakstīts un arī piedzīvots un iedzīvināts. Un, lai šo universālo kosmosa sistēmu tā mazliet uzreiz pateikt, sākšu tādu vienkāršāku piemēru. Kamēr Giordano Bruno un Galileo Galilejs cieta par saviem kosmosa uzskatiem, latvieši vienā mierā dziedāja apaļ mana tēva zeme. Ja? Tātad no kāda ārkārtīgi tāla sena mantojuma nāk zināšana par to, ka pasaule ir apaļa un ka zeme ir tā, kas griežas no rītiem uz vakariem un tā tālāk. Paldies Dievam, ka tiešām tautas dziesmas uzskatīja par blēņu dziesmām, tajās neieklausījās, un tautas dziesmu teicējs gluži kā sārtos nesvilināja par šādiem uzskatiem. Otrs šāds uzskats, kas saistās ar šo universālo vienoto kosmosu, ir ļoti vienkārši arī. Kas dos lietu no nelietas? Kas radīs kaut ko no nekā? Un tas ir Dievs, kas radīs lietu no nelietas, no tā, kas nav lieta. Arī tas nāk līdzi mums no šī senā mantojuma. Un trešais, kas sasauc šodien ar sarunu par kvantu fiziku un kvantu teorijām, ir arī ļoti skaisti filozofiski pateikts, tā arī estētiski un dzejiski, pilna māras istabiņa sīku mazu šūpulīšu. Tik līdz vienu kustināja, visi līdzi kustējās. Te ir šī dievišķā režģa vai matricas uzbūve, un kāpēc es to tā citēju? Ja mēs esam, kā pasaule pierādījis, kādu senu civilizāciju pēcteči, kuri vai nu ledus laikmetu vai kādu citu katastrofu laikā ir zaudējuši kādas zināšanas, tad iedomājieties tīri tā praktiski, ko jūs varat, ja piemēram 20 dienas vai vēl sniegs, ko jūs varat aiznest sev līdzi? Kā Zenta Mauriņa teica, jūs varat pliku izģērbt, jums var visu atņemt, bet ja jums būs galva, un šajā galvā būs ārkārtīgi precīzā, īsā formā dota visa pasaules atziņa, visa filozofija, arī dzīves gudrība, kā dzīvot, tad jūs ar savu galvu aiziesiet. Tikai tad, ja galvu nogriezīs, šī zināšanas zudīs. Un sakarā ar to, ka uzskata, ka latviešu un lietuviešu folklora ir tā, kas nes ļoti, ļoti senu informāciju, es arī redzu, ka šeit ir gatava pasaule, kurā ir gatavi priekšstati par nāvi, dvēseli un pēcnāves dzīvi un par cilvēku visā šajā vidē.
Un man bija interesanti paskatīties, kā šīs nojausmas vai tādi dzejiski salīdzinājumi un tēlojumi sasaucas ar mūsdienu zinātni vēl tālāk par šīm visām lietām. Un tātad pirmais ir dvēseles atnākšana no Dieva. Tā ir pilnīgi un absolūti konsekventi pateikta, ka dvēsele nāk no debesīm. Ja, spoža zvaigzne notecēja pie Līgavas namdurvīm. Tā nebija spoža zvaigzne, tā bērniņa dvēselīte. Un otrs ir, kad es redzēju Daugavā zelta arklu līgojam, sit vilnīti maliņā, šebūs daļš arājiņš. Ja, tātad dvēsele atlīgo no citas dimensijas. Tas, ko mēs šodien jau daudzreiz dzirdējām, un šeit tā ir pieņemta kā patiesība, kura netiek apstrīdēta, tā ir zināšana. Zināšana par to, ka tā tas ir. Nākošais, kas man ļoti interesēja, bija raksts, ko rakstījis Rivars Kalviņš, mūsu zinātnieks, un viņš atceras savu jaunību, kad ir tikko sācis strādāt pie zinātniskā darba, un viņš raksta, ka viņa uzdevums bija pārbaudīt, vai ir iespējams nostabilizēt elektronu pāri atrašanos slāpekļa atoma kodola vienā pusē, lai tie neemigrē uz otru pusi. Nemigrē. Parasti šie elektronu pāris brīvi nokļūst no kodola vienas puses, otrā regularitāte apmēram 2 miljoni reižu sekundē. Es pievērsu uzmanību it kā sīkumam, proti, lai elektronu pāris nokļūt otrajā pusē, tam jāpārvietojas cauri tādam telpas apgabalām, kurā šos elektronus nav iespējams konstatēt. Un pēc fizikas likumiem tas nemaz nedrīkst parādīties tajā otrā pusē, bet tomēr viņš regulāri nokļūst tur. Ko tas nozīmē? Pa vidu ir kāda tukšā vieta, kur tas elektrons, nezinu, kā zinātniski izskaidrot, viņš parādās. Varbūt jūs skatījāties filmu, kas šobrīd tiek rādīta no Discovery sērijas par cilvēku iekšējiem orgāniem, ļoti konkrēti par asinsvadu sistēmas dzīvi mūsu organismā. Kā asinsvadām sarkanais asins ķermenītis piedzimst no šīs vienas vietas, kur viņi sāk savu dzīvi, kā viņi iziet pa asinīm un veic savu darba pienākumu mūsu asinīs, un kā viņi beigās nonāk atpakaļ, noguruši un izzūd. Un tūlīt pat pēc tam atkal parādās jauns. Un, manuprāt, šī patiesība ļoti labi parādās mūsu dainās, bet to es vēlāk, tas būs tā vēlāk. Un tas kaut kādā veidā pierāda, ka dvēsele, viņa eksistē. Un tā nav apstrīdama, un tas ir līdzīgi tam, kā Einsteins teica, jo dziļāk mēs ieejam dabas noslēpumos, jo vairāk sajūtam kādu saprātīgu dvēseli. Un savukārt Ruseks uzskatīja, ka dvēseli nevar izpētīt, nedz arī atbildēt, kas īsti ir dvēsele, bet arī nevar, un to, ko nevar pagaidām zinātniski apliecināt, nedrīkst arī noliegt. Manuprāt, tā tas arī ir. Nākošais ir Latviju tautas folklorā dvēsele ir redzama. Tā ir krāsa un tā ir arī forma. Un te jau es teicu, ka dzeltena gaisma, jā, nāca. Jā. Tā nebija spoža zvaigzne, tā bērniņa dvēselīte. Tātad gaismas spožums. Jā. Tad otrs. Maģa dvēselīte pusgaisiņa lidināja. Šī zemīte neizdeva, viņam zeme nesaņēma. Un te bija vēl 2 dūjiņas, kas arī ir bērnu dvēselītes. Dvēselē ir kaut kāda gaismas forma. Jūs jau zinat, kā Līgava nes sava zvejnieka vai karavīra dvēseli saujā. Un tā atkal ir kāda gaisma. Un savukārt par šo gaismu mēs zinām, ka 1920. gados Krievijā, kad bija ļoti izteikts, padomju Savienībā, kad bija izteikts materiālismu uzvar pār jebkuru ideālismu, jeb nemateriālajiem uzskatiem, tad zinātnieks Kirliāns ar vienkāršu rentgena aparātu nofotografēja cilvēkā sākumā pirkstu, izstarot to krāsu spektru. Un jūs jau zināt arī šie zinātnieka likteni,
ka viņš tika aizsūtīts, protams, uz Gulagu un nogalināts, jo šie uzskati varēja apdraudēt un apliecināt tādu uzskatu, ko zīmēja gleznās, ka Jēzum Kristum ir šis gaismas starojums, ka to var arī fiziski ar aci ieraudzīt, ja reiz to var nofotografēt. Taču rietumu zinātnieki šo tēmu pārtvēra un turpināja pētījumus, un tagad jau šīs gaismas fotogrāfijas, kā jūs zinat, ir tādas, ka ir arī izpētīts, kurš orgāns ir slims, tur tajā vietā nāk gaismas sabiezējums un tumšā krāsa, un tā ir vesela faktiski zinātne, kas norāda uz to, ka cilvēkam šī krāsa ir ne tikai elektrības tā volti, ko mēs jau pirms tam runājam, bet ir arī šī krāsa. Un vēl ir interesanti, ka tagadējos laikos, pēc tam, kad Krievijā ir atkal normāla, teiksim, zinātnes attīstība, fotogrāfijas turpināja veidot, un Pēterburgā ir pētījuma sērija par fotogrāfijām ar mirušiem cilvēkiem, kuri mirst. Un ir 3 gaismas spektri, 3 dažādas nāves, 3 dažādas gaismas, kas tiek nofotografētas un nofilmētas. Ja cilvēks aiziet uz to sauli dabiskā nāvē, tad šī gaisma ir pelēka, vienmērīga, un latviešu tautas folklorā ir šie pelēkie mākoņi, kas aizlido, ka cilvēks nomirst, vai zila migliņa no mutes iziet, kā tas ir ticējumos. Un tā ir tāda harmoniska, pelēka, vienmērīga aiziešana projām. Otra krāsa ir, kad cilvēks ir negaidīti miris, tad ir spēļu gaismas uzliesmojums. Un trešais ir, kad pašnāvnieks fotografē un filmē, tad ir ļoti spēcīga gaismas trakošana, pulsācija. Un līdz ar to tādā veidā ir pierādīts, es nesaku ar to strādās kā ar argumentu, taču to vairs nevar ignorēt, pierādīts, ka dvēselē ir gaisma, ka šim nemateriālajai mūsu būtībai ir gaisma, kuru var arī nofotografēt. Nākošais bija dvēseles atrašanās. Un dvēseles atrašanās latviešu folklorā tiek minēta 4 gadījumos visbiežāk. Pirmais gadījums tie ir ekstremāli apstākļi, tas ir karavīrs. Karavīra dvēselīte sēd zobentiņa galiņā, respektīvi tā ir situācija, kad ir ļoti saspringts iekšējais stāvoklis. Otra situācija ir, kad zvejnieki iet jūrā, un tad arī dvēsele sēž viļņa galotnē. Trešā situācija ļoti emocionāla un, teiksim, tāda sadzīviska, kad jauna puiša dvēselīte atrodas meitu vidiņā, kuras atrodas kā malējiņas, un savukārt jauna puiša dvēselītes atrodas jauna meitu vidiņā, kad īstenībā tās dvēselītes dzīvo tur un jau meklē vienu otru. Ja? Un ceturtais bija nāve, kad dvēsele sēž kapu vārtu maliņā, kad dvēsele sērst blakus pie sava mirušā ķermeņa, kad dvēsele pastaigājas un aiziet ārā. Bet atkal skatoties, ko zinātnieki šobrīd ir pētījuši par šo tēmu, par dvēseles atrašanās vietu, tad šeit, lūk, vistipiskākais piemērs ir Mūdija grāmata, kurā viņš apraksta tos ļoti daudzus gadījumus par klīnisko nāvi, kad dvēsele ir atdalījusies no cilvēka un gājusi cauri šim tunelim. Šie stāsti ir ļoti labi, ka tie ir sistematizēti. Ar tiem var, protams, atkal no zinātnes viedokļa nereiķināties kā ar argumentu, kas ir speciāli verificējums vienādā formātā. Bet tas pastāv. Un otra situācija ir, kas ir ļoti tipiska, un ko zina daudz ārsti stāstīt, tās ir situācijas, kad arī šie paši ekstremāli apstākļi, tās ir operācijas, tās ir narkoze, kad cilvēks visu vēro no malas, un ir ļoti daudz gadījumi, kas arī zinātnē tiek apkopoti, bet arī netiek izmantoti kā gala arguments vai kā pēdējā instance, ka cilvēki šajā brīdī dvēsele ir atradusies no ķermeņa un ir dzirdējusi sarunas, kuras nevajadzētu dzirdēt, un ir viesojusies arī kilometriem tālu kādā citā vietā,
un pieredzējusi situācijas, kuras nekādi atrastamās uz operācijas galda nevar pieredzēt. Tā kā arī šāda pieredze ir konstatēta, un atkal redzam, ka dainās vai latviešu folklorā, kura ir senas kultūras vai sena gatava pasaules uzskata mantojums vai dīvainā kārtā izdzīvojis cauri laikiem, šīs patiesības, kas ir tuvu mūsdienu zinātnes jau atklājumiem, ir atrodamas. Nākošais ir par dvēseles augšanu un pilnveidošanos dzīves laikā. Te ir vesels morāls un ētikas komplekss, par ko arī šodien mēs visi runājām. Un folklorā šī te skola, dzīves skola, tiek visdažādākā veidā noformulēta. Mūsu daļa ir sasistematizēt un sakārtot to pieņemamā un teiksim, ātri uztveramā un zinātniski skaidrojamā formātā, kas arī ir izdarīts. Un tur mēs redzam, ko nozīmē audzināt darba tikumam, ka darbs tas ir galvenais. Otrs, tā ir labestība un savstarpējā cieņa, tie ir pilnīgi visi ētikas likumi, kas mums ir, jā. Mīlestība, pienākums pret dzimtu, pienākums pret nākotni, pienākums pret dzīvību un pret nāvi. Un te mēs nonākam atkal, meklējot zinātnē klātbūtni šim faktam, mēs redzam, ko? Enerģijas un vielas nezūdamības likumu. Enerģija vairojas, tā nekur nezūd, tā pāriet citās formās. Un ja mēs pirmajā klasē zinām tikai 33 burtus, tad teoloģijas fakultātē mēs vairs ļoti gribētu sākt pirmajā klasītē, sākt mācīties ar to zināšanu blīvumu, daudzumu, ar to zināšanu masu, ja? Un to garīgo enerģiju, ko mēs jau esam uzkrājuši dzīves laikā. Un tad ir šis jautājums, kur šī enerģija paliek, un ko arī kvantu pētnieki un vispārējie ir jau secinājuši, ka enerģija nepazūd, enerģija pārveidojas, tā kaut kur ir jāaiziet. Jo tā ļoti cilvēcīgi runājot, mēs burtus ar mātes pienu neiemācamies. Mēs iemācāmies ar citām maņām. Un tas ir tas, kādēļ šajās dainās ir atkal šis slānis par šīm zināšanām, kas dzīves laikā ir cilvēku piepildījušas, ar kurām cilvēkam sevi ir jāpiepilda, lai viņš varētu godam, kad ir noguris no dzīves, atteikties no tās un iet tajā citā, atstājot šajā saulē gan savus padarītos darbus, gan nepadarītos, lai gan parasti cenšas izdarīt visu līdz šai nāves brīdim. Nākošais ir tātad dvēseles forma. Tātad dvēsele, tātad nāk nāve. Nāve, no kuras latviešu folklorā neviens nebaidās. Nāve sagaida kā brīnišķīgu notikumu, kur atbrīvosies no savu nogurušā ķermeņa. Ir gadījumi, kad jauns mirst, un tad gan tiek teikts, kad varbūt tie puiši raudās, bet meita mierina un saka, neraudi, tev būs cita līgaviņa. Ja? Kā ir šī lēnprātība un attieksme pret to kā pret dzīves kārtību, ar kuru nav jācīnās, kura nav jānoliec, kura nav jāapsmej, bet tā ir dzīves kārtība, tad kā piedzimšana. Manuprāt, arī tā ir ļoti laba filozofija tajā ziņā, ka palīdz sakārtot cilvēku, kā teica viens no iepriekšējiem referentiem. Šajā dzīvē ir jādzīvo pilnvērtīga dzīve šeit un tagad, jāpilnveido savus gars, tas nav jāiznieko, lai varētu aiziet uz citu sauli. Un kas notiek, kad cilvēks aiziet uz citu sauli? Viņš sagaida, pirmkārt, es aiziešu tālāk, es atvainos, es runāju visu laiku pēc
Tātad nāve folklorā, un tātad vecākais priekšstatu slānis latviešu tautas ticējumos par viņu sauli un dzīvi pēc nāves paredz mirušā tuvus sakars ar tuviniekiem, vai nu Velēnīšu kalniņā, dzimtas kapos, kas ir viņa mūža māja, mūža nams, guļas vieta. Latvieši uzskata par dzīvību un nāvi, gan paredz mirēja aiziešanu no šīs dzīves, bet aizgājējs nelaids nav ar to no dzīvo sabiedrības izslēgts un joprojām paliek savas dzimtas loceklis, kas neredzamā vai pārveidotā izskatā ir līdzi palicēju priekos, un tas ir arī saistīts ar seno apbedīšanas rituālu mājas tuvumā. Un tātad cilvēks nonāk veļu valstībā, pēc otra varianta cilvēks nonāk debesīs. Un šie skaistie vārdi, kad tāpēc kā līksmo mana dvēselīte ne ilgam tavs mūžiņš, tik ilgam tavs mūžiņš kā vasaras launadziņš. Un tad par veļu māti ļoti daudz dziesmu Viltenīca, veļu māte dažu labu pievīlusi, sakās sērstu, aicināt nelaiž vaira atpakaļ. Un ir arī tēma par to, ka aizmūžs būs viņa saule visu mūžu. Māte, māte, mīļa māte, ne tu man īsta māte, zemīt man īsta māte, tur kauliņus guldināju. Un te lūk ir tur kauliņus guldināju. Sadalīts divās daļās. Jau pie tā brīža, kas ticējumos ir, ja tautas dziesmās tas ir poētiski un ļoti skaisti pateikts, tad ticējumos tas ir, teiksim tā, lai katrs saprot. Skaidri un gaiši patīks. Nomirstot cilvēka dvēseli izlido caur muti kā zila dvēsmiņa, kā gaismiņa, kā vēl kaut kas. Bet tas vienmēr ir kaut kas, kas atstāja tajā brīdī pat redzamā formā cilvēka ķermeni. Un, ja ķermeni guldina zemē, ja, un zeme ir tā, kas ir labā, tā dod gan maizi, gan arī mūža gulēšanu, tad dvēseli tur nenonāk, pie tiem kauliem tur nonāk tikai dvēseli nonāk vai nu pa garo pupu debesīs, kur Dievs viņu uzņem nevis pie sevis, bet dvēselīšu pulciņā ieaicina, vai arī dzīvo šajā veļu pasaulē. Zinātnieks Gunts Pakāns, kas pētīja tieši dvēseles jēdziena evolūciju, viņš šo aiziešanu un klauvēšanu pie Dieva namdurvīm vairāk saista jau ar jaunākiem uzslāņojumiem, jo folklorā Dievs vienmēr ir devējs. Dievs nav ņēmējs no cilvēka, viņš neņem cilvēku, viņš noliek mūžu, palīdz nolikt un nodzīvot, bet viņš neņem pie sevis. Un veļu māte ir tā, kas paņem pie sevis un dzīvo šajā veļu pasaulē, visas dvēseles, kur dara tos pašus darbus, ko ir darījušas šeit, šajā saulē. Šī saule, viņa saule. Un te mēs atkal sastopamies ar jau gatavu pasaules modeli, un vai tas ir pierādāms zinātniski. Cik es saprotu, tam visam mēs sākam pietuvoties. Un šajā sakarībā ļoti interesants ir pēdējais raksts National Geographic, viens no rakstiem, kas bija pētījums par Filipīnās notikušo lielo tsunami, ja, tā viņi sauc to tsunami, kad nomira 30 vairāk tūkstoši vienā brīdī. Un šeit ir skaidri un gaiši salikti kopā divu zinātnes nozaru pētījumu. Šī starpdisciplinārā padarīšana, kas ir ļoti svarīga, lai mēs nonāktu pie kaut kādām jaunām patiesībām. Un tur, šajā brīdī, kad ir noticis tsunami, uz saules ir bijuši ārkārtīgi spēcīgi saules uzliesmoņu gaismas, tik ļoti spēcīgi, pulsējoši, ka zinātnieki pašķīra atpakaļ tā saucamās fotogrāfijas citu lielu katastrofu laikā, lai secinātu, tad tagad pēc, es nezinu, cik gadi jau, lai vienkārši nejaušības rezultātā secinātu un saliktu kopā, ka katru reizi, kad ir šīs absolūti milzīgās katastrofas, saules gaisma trako. Tā tēlaini var teikt. Respektīvi ir ārkārtīgi lieli saules uzliesmojumi. Cik tas būs, šobrīd tas ir tā vienkārši sasiets kā hipotēze un jautājums.
kur paliek dvēsele, vai dvēseles vieta ir uz saules brīža. Tas, es domāju, daudziem mums tas ir interesanti, kas tur notiek ar to visu. Ja? Kas notiek ar dvēseli, vai tā var atnākt atpakaļ un paciemoties vēl uz zemes? Tā var atnākt. Tā var atnākt, tā var palīdzēt, tā var brīdināt, tā var mēģināt iemiesoties uz brīdi putna ķermenī, klauvēt pie loga, atrast iespēju. To, es domāju, tā vēl, protams, ir atkal cita tēma. Un man bija arī tāds beigu vārdi. Jebkura senā folkloras pasaule atstāja, folkloras mantojums atstāja gatavu pasaules modeli, teiksim tā. Vai tas ir mūsu laikos, to varētu nosaukt romantisms, varbūt tagad postmodernisms, un katram ir savs kaut kāds noteikts pasaules uzskats, dzīvošanas modelis, savstarpējo attiecību modelis, un mūsu folklorā šis modelis no šāda viedokļa praktiski nav pētīts. Te pieminēja vairāk kārt Robertu Mūku, un es paņēmu pat līdzi grāmatu, viņš raksta par Vēli, Jumi un par visiem pārējiem, un šī bērnišķīgā kreisuma attieksme šajā darbā pret latviešu folkloru izpauž jo spilgti ar ironiju un ar stāstiem, ka Brastiņš, lūk, to ir interpretējis tā, bet es to redzu tā. Un skaidri redzams, ka Mūks nav iedziļinājies autentiskajā izejmateriālā, kas ir katra zinātnes pamats. Un tas man mazliet sāpināja. Un tad pie šīs tēmas par zinātnes vietu pasaules uzskatā un cilvēka dzīvē es vēlējos nobeigumā vienu tādu mazliet šausmīgu piemēru. Noteikti jūs novembrī lasījāt avīzēs, ka Ungārijā ir piedzimis bērniņš, kurš 92 dienas ir mākslīgi turēta kāda grūtniece pie dzīvības, kurai pasaulē nācis veselīgs bērniņš. 32 gadus vecā māte 15. grūtniecības nedēļā piedzīvoja smagu insultu. Pēc 2 dienas ilgas cīņas par viņas dzīvību ārsts sievietei konstatēja smadzeņu nāvi. Smadzeņu nāve ir nāve. Tā kā nedzimušais bērniņš bija veselīgs, ārsti nolēma sievieti mākslīgi uzturēt pie dzīvības, līdz bērniņš būs pietiekami attīstījies. Šis lēmums tika pieņemts ārstiem konsultējoties, visas ētikas normas tika ievērotas. Un tātad 3 mēnešus mirušā organismā tika ievadīts barojošas vielas, un ārsti nemitīgi ar sensoru palīdzību uzraudzīja bērna veselības stāvokli. Un bērns šos 3 mēnešus tika uzturēts pie dzīvības, viņš normāli attīstījās un normāli tika ar ķezaru griezienu izņemts pasaulē. Zinātne ir aizgājusi ļoti tālu, ieskaitot par to, ka nedzīvā ķermenī var izaudzināt dzīvu bērniņu. Un ar to es arī gribētu teikt, ka jebkura mūsu senā filozofija, senā pasaules uzskata sistēma, jebkurā gadījumā ir to vērta, lai to pētītu, un lai ar to mēs ietu pasaules zinātnē, bet pētītu autentiskos materiālus. Paldies jums! Norunāju pareizo laiku. Jā. 20 minūtes. Par jautājumiem. Vai jums šķiet, ka materiāls var uzskatīt tiešām par autentiskiem, jo vairāk pētnieki tiešām norāda to, ka uzskatīt, ka folkloru un specifisku daļu varētu saglabāt kaut ko no autentiskā un senā, ņemot vērā pat no 11. 13. gadsimta mīts, kad ir liela ietekme uz folkloru un latviešu tautu no rietumiem un austrumiem, ka varētu mēs dainās ieraudzīt kaut ko vēl pirms tā laika, ir visai maz iespēja vai vispār nekā. Tāda ļoti interesanta robežšķirtne 12. 13. gadsimts rakstīja maģistra darbu par autentisku dokumentu, kas saucās pāvesta legātu Franciska no Moliano
izmeklēšanas protokols 1312. gads, kur skaidri un gaiši ir pastāstīts, ka šie bruņinieki un karavīri no Vācijas, no Dānijas, no citām zemēm kopā ar latviešiem piekopa visas šīs tradīcijas, gan lai meta kauliņus, lai būtu zināt, vai karā kritīs vai nekritīs, gan visu pārējo. Šī tradīcija bija ļoti dzīva. Un Vācijā, kā zināms, pēdējais karš, kad sacēlās zemnieki pavisam nopietni pret katolicismu, protams, tajā brīdī, tas bija Mārtiņa Lutera laikā notikušais zemnieku karš, kad zemnieki tūkstošiem, 100 tūkstoši tika nogalināti vai vairāk. Ja? Tāpēc viņi pieprasīja savu seno ticību. Tas ir 15. gadsimts. Mīļie cilvēki. Tā bija ļoti dzīva, joprojām situācija. Vēsture ir jāzina. Es rakstīju referātu, to es zinu. Lutera rakstus vajag iztulkot. Lutera rakstos ir skaidri pateikts, kā viņš lamā zemnieks, es neņemšu to jūsu seno ticību. Man ir sava. Viņam bija savs redzējums uz Dievu, un tas sakritā ar tā brīža politiku, un tas viss notika tā, kā notika. Un tas ir 4 vai 5 vēstules, ko Luters raksta zemniekiem, tajās viņš skaidri un gaiši pauž šo te nevēlēšanos atjaunot seno vācu ticību. Tā kā vismaz līdz 15. gadsimtam mēs varam runāt par to, ka autentiskie materiāli saglabājās, jo katolicismam bija vienalga pēc būtības, kas notiek ar tautu. Galvenais bija princips, kad atnāk uz baznīcu un pēc tam, lai dzīvo savu dzīvi, dabisko tādu, kāda tā ir. Un Latgalē tā joprojām ir kā forma saglabājusies šodien. Tad, kad sākās luterismu laiks, tas jau bija cits laiks, un tur bija cita attieksme pret daudzām citām šīm senajām mantām, garamantām. Bet tas ir 15. gadsimts. Līdz tam laikam netika ievainota tautas senā filozofija. Es domāju, to varētu tā teikt, ja būtu kāda rakstu pieminekļa no vēlreiz. Kā tautas dziesmas ir apkopotas 20. gadsimta sākums tālāk. Tad uzskatīt, ka tās visas vai daļa ir ļoti autentiskas un ļoti senas. Vācija agrāk, vācu mācītāji Vācija. 1500. Tā bija fragmenti, tur jau nebija. Tā tie nav fragmenti, es varu atnest krieviski veselu grāmatu Latgales tautas dziesmas pierakstīts. Tas ir 1700. gads autentisks izdevums. Man ir. Tas ir vēl diskusija, šo varbūt tas ir Ingūgaldi jādara. Sakiet, kā varētu saprast, bāliņi tur karo uz tām brūšu robežām, tur staigāja dievdēlu dvēselītes lasītām. Tas ir tāds izplatīts dziedājums. Dievu dēlu staigā, kā dvēseles. Šajā gadījumā es nepētīju Dievu dēlu tēmu, bet jāatceras arī to, ka Dievu dēlu ir arī Bībelē un 5. dziedājums, 5. sadaļa. Bet Dievs nekad nav par Dievu nosaukta ne veļu māte, viņai ir arī sinonīms milšu māte, zemes māte un tā tālāk. Par Dievu nekad nav nosaukt nec Laima, nec Māra, nec Jumis, ja? Par Dieva dēlu tiek nosaukts vienīgi Jānis, kas ir vasaras vidussaules ekvinokcijas laikā. Ja? Tā ir cita filozofija, un par to var parunāt citreiz. Es domāju, ka šoreiz mēs runājam par dvēselēm. Bet par dvēseles izvēli ir kaut kas daļās, ka dvēseli var izvēlēt? Ir folklorā tāds gājiens, ka aizsūta dvēseli pie citām dvēselēm, un jūs jau zināt, ka ticējumos ir rakstīts, ka tik ilgi dvēseli dzīvo tai saulē, viņā saulē, cik ilgi viņu atcerās. Kad dvēseli vairs neatcerās, viņi saplūsta pārējo dvēseļu kopumu. Un kur ir mūsu izvēle? Dvēseles izvēle, viss pasauli runāja par dvēseles izvēle. Vēlreiz saka, saplūst ar kopumu. Ja tas ir lielais, garīgais visums. Mēs varam neizvēlēties to. Mīlestība ir ļoti liela. Kā mēs izvēlēsies tā būs? Nu, es jau teicu.
pirmkārt, mana tēma nebija par reliģiju, bet par dvēseles vietu un atrašanos šajā sistēmā, ja, kas ir noteikts pasaules modelis, kas mums ir saglabājies. Un otrkārt par saplūšanu, to vienmēr var uzslāņojums ļoti labi redzēt un tos ļoti viegli notīrīt un paskatīties. Treškārt, ar uzslāņojumiem un saplūsmu un integrāciju saistās arī tas, ka kāds vārds netiek regulāri lietots. Un tad tautas dziesmās viņš tiek aizmainīts ar to, ko jau šajā gadsimtā lieto, ja, kuru pazīst. Un daudzas lietas līdz ar to it kā ir senas, bet ar jauniem vārdiem ierakstīts, vai kāds viens jauns vārds. Un attiecībā uz šo integrāciju vajag rūpīgi izlasīt Indriča kroniku Livonijas. Ja? Tur ir situācija, kad garīdznieki satiekās ar mūsu virsaišiem, un viņi konstatē, ka abiem ir monoteisms, gan vienam, gan otram. Ir viens tievs. Un ka nav par ko vispār karot. Bet tā situācija netiek attīstīta tālāk. Un monoteisms, kā zināms, ir daudz reliģiju sastāvā. Tas nav nekāds īpašs izņēmums. Un, kad Jēzus saka, esiet kā bērni dzīvojot kā putni, nestrādājot pie vergļu, un viss kristīgā pasaule strādā, īpaši luterāni. Nu, nav slikta kristīgā pasaule. Tā ir sava sistēma, ko izstrādāja citi. Nestrādā, jo viņi novēro. Tas ir būtība. Bet jūs gribat, lai mēs strādāt būtību pasaulē. Lai strādāt no būtības. Atstāsim par lietas būtību, to atstājam diskusijām. Mums tagad jau laikam būs cauri. Jā. Es vienīgi gribēju mazliet tā mūku aizstāvēt. Kāpēc nabadzīgi? Viņš taču ir rakstnieks, filosofs. Kāpēc viņam jāskatās uz kaut kādām, kas ir domājams, kaut kāda autentiska avota? Viņš var interpretēt, rakstīt kā grib. Nu, protams. Nē, tas vienkārši man... Mēs aicinām. Kā mēs vienmēr gribam vēlamo reizēm, nevis esošo. Nu, tā, ar to slimojam. Paldies jums! Paldies! Pēdējais mums ir Florians Abauers vai Bībelē teiktais, tad jāsaušanos ir reprezāns zināmi. Plaši. Nē, nevajag. Jā, es nu fiziķis vajadzētu PowerPoint. Ok, labdien. Jau gandrīz labi vakars. Es ceru, ka nebūs pārāk ilgi, visi droši vien jau noguruši. Bet varbūt sākumā es teikšu, ka esmu fiziķis, līdz ar to dzīvību un nāvi man teiksim, pēc izvēles maz sakas, jo, kad es izvēlēju savu profesiju, es jau izvairījos no tādām lietām, kas bija dzīvas. Es gribu kādas lietas, ko vieglāk saprotamas, daļiņas un matemātiskas lietas. Dzīvība vienmēr man liekas tādā ļoti sarežģīta un tā. Bet tomēr visiem jādomā par nāvi vismaz. Un tad šis jautājums, vai tas ir pretrunā ar to, kas ir Bībelē, protams, ir aktuāls. Un varbūt sākumā pieminīšu, kā Svētais Augustīns no Hipponas jau, un viņš dzīvoja 4. 5. gadsimtā rakstīja, rakstīja komentējot salmos, neviena cita jautājuma kristīgā ticībā nesaskaras ar tik lielu pretestību, kā jautājumā par miesas augšām celšanos. Tieši to miesas augšām celšanos, par to, kā dvēsele turpināt dzīvi, es domāju, ka tas ir daudzas tautas izplatīts, bet par miesas augšām celšanos gan tur grūti. Un tas jau liecina par to, ka šaubas par šo jautājumu nav jaunas. Pat paši apostili šaubas par augšām celšanos asinieku priekšā. Viņi nepieņēma uzreiz, tas viņam ir grūti pieņemt un nav grūti saprast, kāpēc. Tas vispār ir nedzirdēts un nesaprotams. Mēs visi varam saprast, kā dzīve miris, viņš ir beigts, vairs nedzīvos. Neviens negaida, ka viņš atkal atdzīvinās. Un mēs arī zinām, ka ķermenis satrūd. Un tā visas cilvēces pieredze saka, ka tas process ir neatgriezenisks. Tā, pieredzes. Bet tagad varbūt es mazu likumu gribu ņemt, ko es varu pateikt par šo jautājumu zinātnes un reliģijas dialogu kontekstā. No vienas puses, kā es teicu, ļoti maz, jo esmu fiziķis un par bioloģiju un medicīnu neko nezinu. Vismaz nevarēja kā vidējs cilvēks, bet no otras puses, skatoties uz to, ka tas ir grūti saprast, kā ķermenis var atkal dzīvot,
grūti saprast, kā medicīniskas un bioloģiskas zināšanas tur daudz palīdzētu. Tas ir, teiksim, vispār zināms fakts, kas notika miruša ķermenī. Tad, kad Bībele mums runā par mirušu augšām celšanos, man liekas, ka tas būtu tikpat izaicinoši ļoti izglītotam biologam, kā jebkuram citam cilvēkam. Tāpēc arī ir mēģinājumi to lietu vienkārši aizmirst, vai pārveidot ar smalkām teorijām, kura rezultātā beigās augšām celšanās. Sliktākā gadījumā ir kaut kāda krāpšana un sasvarestības, un labākā gadījumā ir kaut kas tik nevainīgs, kā vienkārši Jēzus piemina turpināt ticīgos vai kaut kas tam līdzīgs. Ko neviens tur pretosies tam, kāpēc ne. Bet līdzīgi miesas augšām celšanās, tāda attieksme būtu arī kaut kāda pārspīlēšana, varbūt var pieturēt pie kaut kādas dvēseles turpināšanā, kaut kāda garīgā pasaule, kā arī tic vislielākā daļa no pasaules iedzīvotājiem un reliģijām. Bet kā mirušie augšām ceļas, kā ķermenis augšām ceļas, tas ir grūti. Bet ir svarīgs jautājums, jo pēc Svētais Pāvils vismaz mūs neļauj tik vienkārši nomierināties. Viņš pirmajā vēstulē korintiešiem rakstīja ļoti skaidri. Kā tad daži no jums, 15. nodaļā, kur viņš vispār izklāsta to jautājumu korintiešiem, jau senī korintiešiem tas bija grūti pieņemt, līdz ar to Svētajam Pāvilam nāca to iedziļināties. Un ļoti skaisti īstenībā. Tad viņš rakstīja, kā tad daži no jums var sacīt, ka augšām celšanās no mirušajiem nav. Ja mirušie neceļas augšā, tad arī Kristus nav augšām celies. Bet ja Kristus nav augšām celies, tad veltīga ir mūsu sludināšana un veltīga arī jūsu ticība. Tad, tur ir vismaz divas svarīgas idejas. Viena, ka no augšām celšanās, mirušu augšām celšanās ir saistīta ar Kristus augšām celšanos. Ka tas nav vienkārši divas atsevišķas realitātes. Otra ir, ka mūsu ticība, kristiešu ticība, es esmu kristietis, ir veltīga, ja mirušie neaugšām celsies. Ja mēs tikai šī dzīvē, Svētais Pāvils turpina to, ja mēs tikai šī dzīvē vien ceram uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Tad ticība miruša augšām celšanās nav kaut kādā izvēles lieta, ko mēs varam varbūt pievienot ticībai. Un pēc tam, mūsdienās īstenībā tas varētu būt ļoti populārs. Tas ir kaut kā fakultatīvs, ticībā vispār ir par etiku, kā jādzīvo un tā tālāk. Un tas ir galvenais, kā cilvēks dzīvo. Mūsu praktiskai laikmetam tas ir galvenais. Domāt par cilvēks dzīvo labi vai slikti un tā tālāk. Bet tomēr Svētajam Pāvilam, man liekas, ir taisnība. Kristīgā moralitāte un kristīgais dzīvesveids varētu būt nesalīdzinājumi labāk nekā jebkura alternatīva, un to varbūt pat būt gatavi atsist lielākā daļa cilvēku. Tomēr, kā tas man palīdzēs nāves priekšā, pat ja es varētu skatīties uz ļoti labi nodzīvotu dzīvi pēc Kristus mācībām, pat ja varētu, ja pēc tam vairs nebūšu. Ja miruši necēlies augšām, tad ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs mirsim. Tā turpinās Svētais Pāvils. Mēs varam stāstīt citiem, cik tas ir skaisti, savaldīt miesas iekāras, dzīvot pieticīgi un godīgi, bet galu galā, kā mēs varam argumentēt? Kad beigās pēc visām nepieciešamām cīņām un pašaizlīdzībām un bieži ar neveiksmēm, mums vairs nebūs. Mums vairs nebūs. Mums nebūs vairāk nekā laba sajūta nāves brīdī, kā esam darījuši labi. Skatoties uz to, brīnums ir tas, ka var atrast cilvēkus, kas tomēr cenšas dzīvot labi, būdami neticīgi. Un tas ir fakts, protams, un iespējīgi. Bet tā kā šī sekcija veltīta zinātnes reliģijas domām, dialogam, varbūt daži vārdi par vienu tēmu, kur daudziem šķiet, ka šis dialogs varbūt neiet labi, un kas ir nedaudz saistīts ar fiziku. Un tur runāja par pasaules radīšanu. Tur radīšanas grāmata stāsta par 6 dienām, kurās Dievs radīja pasauli. Cilvēkus radīja 6. dienā. No otras puses, zinātnieku vidū ir diezgan liela vienprātība par to, ka visumā sākumā jādara kādus 13,6 miljārdu gadu atpakaļ, kad notika lielais sprādziens. Es atceros, kad es vēl mācījos, to bija starp 10 un 20 miljārdu gadiem, tagad cilvēki to ļoti precīzi saka, 13,6 vai 13,7 miljārdu gadu. Tas bija tā liels solis uz priekšu. Un pa Zemi, cik es zinu, apmēram 4 miljārdi gadi veca,
Sākumā bija pārāk karstī, lai tur būtu dzīvība, bet, kaut kā, pēc kaut kādiem miljārdu gadu varbūt, jau varētu būt kaut kādas dzīves būtnes, sākumā galvenokārt, viena šūna. Par cilvēku izcelsmi to vairāk neskaidrījis, pēc izskatās, ka evolūcijas teorija piedāvā vairāk vai mazāk pārliecinoši, kā cilvēks varētu būt evolūcionējies no pētītiem, un tā tālāk. Un tas viss ir pretrunā ar radīšanas grāmatā teiktu. Un, protams, ja tas par 6 dienām bija domāts būtiski, tad, protams, tev ir pretrunā. Un grūti man to paskaidrot, bet atkal, ejot atpakaļ uz 4. gadsimtu, Svētais Augustīns savā grāmatā Atzīšanās, tā pasaules vēstures, literatūras vēstures klasika, skaidroja radīšanas grāmatu, pieņemot, ka 6 dienas nebija domātas būtiski. Un viņš, protams, ir kaut kāda autoritāte, nekāds ķeceris viņš nebija. Un tajā pašā laikā viņš arī neko nezināja par fiziku, vai bioloģiju. Tur nebija nekādi jaunākas lietas, ko viņam vajadzētu to meklēt kaut kādu skaidrojumu. Un kā mēs to varam saprast? Ka Bībele ir Dieva atklāsme cilvēkiem, un viss, kas tur ir rakstīts, ir patiesa, bet lai saprastu, ko Dievs gribēja pateikt, jāsaprot arī to, ko cilvēki, kas rakstīja to grāmatu, gribēja pateikt, jo Dievs izmantoja cilvēkus, lai rakstītu Bībeli, nevis, kā tie cilvēki to vienkārši atrakstīja no kaut kādas diktēšanas, bet viņi brīvi rakstīja un, teiksim, svētā gara iedvesmoti. Tāpēc ļoti viegli tagad saprast, ka jautājums par to, kā un kad pirmie protoni izkristalizējās kvarka glūna plazmā, tiem Bībeles rakstītājiem un tautām, kam dzīvoja tajā laikā, nebija interesanti. Viņi pat nevarēja formulēt tādu jautājumu. Kvarka glūna plazma, kas tur bija, dažas mikrosekundes pēc liela sprādziena. Tas nav, par to tagad mēs varam par to domāt un interesēties, un mums liekas ļoti interesanti patiesībā, bet, par grāmatu var nopirkt pirmās 3 minūtes, ļoti interesanti, kas tur notika, bet, mēs varam par to domāt un jautāt, tāpēc, ka mums tagad zinātne daudz attīstījusies, tajā laikā, tas nebija iespējams, jā. Tad radīšanas grāmata autors tad nebūtu bijis spējīgs pat formulēt tādu jautājumu. Bet kas tad ir vēsts? Tad es neesmu speciālists Bībelē, bet galvenais, liekas, ir tas, ka Dievs radīja pasauli no nekā, un ka pasauli ir laba. Un no tā izriet, ka Dievs nav pasaules sastāvdaļa, viņš nav koka, viņš nav upe, viņš nav saule, pat ja Dievs, protams, rīkojas šajā pasaulē, bet viņš ir tomēr kaut kas cits. Viņš vienkārši neiet kopā ar pasaulē. Un tas arī viss nebūtu pretrunā ar evolūciju. Tāpat kā Dievs izveidoja fizikas likumus, kas nosaka visumā izplašanu un kustību, kāpēc viņš nevar arī paļauties uz citiem dabiskiem procesiem, kuru rezultāti evolūcionē cilvēki, kurus viņš pacēl uz garīgu kārtu, dodot viņiem garīgas dvēseles, kā mēs to labi saprotam. Un kāpēc es par to runāju, kas nav tieši saistīts ar tēmu? Tikai tāpēc, ka man liekas, ka ir svarīgi saprast, ko Bībele vai baznīca grib pateikt, pirms mēs secinām, ka esam atraduši pretrunu ar zinātniskām vai cita veida zināšanām. Tad, piemēram, sākotnēji var likties, ka to ir pretrunā radīšanas grāmatā un zinātnes teorijas mūsdienas vai zināšanas. Un, ja mēs iesam dziļāk un skatīsim, ko īstenībā grib teikt Bībele par to, kas tur mums ir jāsaprot, tad pretrunas vispār nav. Manuprāt, vismaz tā es neesmu atradis. Un es domāju, ka ja mēs sākam domāt un mums liekas tā pretrunīgi, kā miruši var augšām celties, tad varbūt arī tur vajag iet dziļāk un jāsaprot, kas tur patiesībā ir domāts, kā mēs to varam labāk saprast. Tad vispirms, kā mēs saprotam mirušu augšām celšanos, un pēc tam, vai tas ir vienīgais veids, kā to var saprast, mūsu veids, kā to saprast. Tad, ja mēs jau dzirdējām iepriekš, kad Kristus augšām celties tajā laikā, un kad kristietība izplatījies, grieķu pasaulē jau bija diezgan izplatīts viedoklis, kā vismaz starp daudziem grieķiem, ka cilvēks sastāv no 2 daļām, es tagad vienkāršoju, bet ķermeniskā satrūda un nemirstīgā dvēsele. Un kaut kādā ziņā ķermenim mirstot, dvēsele it kā atbrīvota, vismaz dažādiem cilvēkiem tā liekas, un varētu sasniegt pilnīgāku dzīvi, kā ķermenis ir kaut kā traucē. Bet ir ļoti viegli saprast, ka pirmajiem kristiešiem sludina miesas augšām celšanos grieķi, kas bija pirmie tie, kas to saņēma, varbūt ne paši pirmie, bet kur ātri izplaties,
kristietībā varēja saprast, ka pastora diena, nu, mums ir tā, nemestīga dvēsele, kas jau mēs jau zinām, tas nav jauns, bet atkal tiks pievienots ķermenis. Nu, interesanti, nu, forši. Mēs jau zinājām, ka dvēsele nemestīga, un tagad kā bonus nāks klāt arī ķermenis atkal. Nu. Un tas ir kā, nu, tā vienkāršāta lieta, ko var ļoti viegli saprast. Dvēsele un ķermenis būtu tā divas cilvēkas puses, un diezgan vienkārši, bet vai tiešām tas ir loģiskākais veids, kā saprast vēstījumu par mirušo augšām celšanos? Jo tā, mums ir apustuliskais ticības apliecinājums, nu, ko ir runa par miesas augšām celšanos, nu, un mums ir Nicēnas ticības apliecinājums, ko runa ir par mirušo augšām celšanos. Bet neko īstenībā runas par ķermeņu augšām celšanos, nu, miesas vai mirušo. Nu, un es domāju, ka tas ir tāpēc, ka to ir domāts viss cilvēks, kā viena vienībā, ko arī mēs mazliet jau dzirdējām, nu, viens veselums. Cilvēks ir personā, nevis divas puses, nu, dvēsele un ķermenis, nu, ko varbūt tas mums palīdzēt kaut kādā veidā, ja mēs gribam saprast cilvēku, nu, kā kāda modeli taisīt, kā mēs to arī darām visu laiku fizikā, nu, mēs veidam kā kādu modeli, kas, nu, nav tas pats kā realitāte, kad mums palīdz saprast, tāpat, nu, dvēsele un ķermenis, protams, mums daudz, ko palīdz saprast, un tas arī kristietības vēsturī bija tā diezgan auglīgs modelis, varam teikt, nu, to izmantoja arī Akvinas Toms, un, bet viņš arī saprota, viņam arī ļoti labi saprota, nu, ka viņš negrib teikt, ka dvēsele un ķermenis, nu, ir viens cilvēks tomēr, kas ir tas, kas ir svarīgi. Nu, tad Bībeles liecība par Jēzus augšām celšanos ir grūti apvienojama ideja, ka Jēzus augšām celšanos būtu vienkārši mirušā ķermeņa atdzīvināšana un atgriešanās dzīvībā, nu, kā piemēram Lāzara vai Naimas atraitnes dēla vai Jaira meitas gadījumi, nu, tur citi brīnumi, kas notiek to Bībele. Jo, nu, kas notiek? Jēzus, nu, ļoti ātri apkopot, Jēzus pēkšņi var ierasties kaut kur, neskatoties uz slēgtām durvīm, viņš tikpat viegli var vienkārši pazūd, tomēr viņš nav spoks, viņš aizsnes Svēto Tomu pieskart viņa brūces un viņš apēd zivi, ja? Tad viņa mācekļi bieži viņu nepazīst uzreiz, nu, viņi bija kopā daudzi gadi, bet tomēr nepazīst, dīvainā kārtā, bet pēc tam viņi pazīst, nu, tas ir tas, kas mums ir vēstīts. Nu, un izskatās arī tur kaut kā pretrunīgi, bet atkal mēs varam domāt, nu, tur ir pretruna, bet, un jā, droši vien, nu, krāpšana un sasvērstība, bet, nu, ja būtu krāpšana sasvērstība, nu, droši vien tas stāsts būtu jau labāk izdomāts, nu, bet tas stāsts ir tāds, kāds viņš ir, nu, varbūt tāpēc, ka tiešām tur bija kaut kas jauns, kaut kas ļoti grūti saprotams, kas notika Jēzu. Nu, kaut kāda, viņam nemaz nebija pieredze ar to, un līdz ar to viņam tas arī grūti tādu realitāti aprakstīt. Tad, nu jā, bet ko mēs varam apmēram secināt no Bībele teikto, ka viens Jēzus ķermenis pēc augšām celšanās nebija vienkārši tas pats ķermenis, kas bija miris, un tagad tikai atkal dzīvs, bija kaut kas tomēr cits. Tomēr tajā pašā laikā bija tas pats Jēzus, nu? Kaut arī viņš nebija vienmēr uzreiz atpazīstams, bet bija tas pats, nu, kā Svētais Lukas rakstīja, apskatiet manas rokas un manas kājas, tas esmu es. Svētais Toms likt, nu, viņš arī skatoties uz brūcam, viņš secināja, ka jā, tas ir tas pats. Un viņam bija ķermenis, nevis spoks. Nu? Tad kaut arī nepaklaus tiem pašiem dabas likumiem, kā mūsu ķermeni. Tad, nu tā izriet, ka nav jēgas spriest par to, vai Jēzus augšām celšanās ir pretrunā ar mūsdienas zināšanām vai ne. Jo Jēzus augšām celšanās vienkārši pieder citai realitātes dimensijai, kas nav pakļauta tādiem dabas likumiem, kurus mēs zinām, kaut arī tomēr nav pavisam svešs tiem. Tad, protams, tagad es esmu pieminējis Lāzara un Naimas atraitnes dēla un Jairas meitas nāvi, tad, protams, viņu augšām celšanās arī pārsniedz mūsu parastu pieredzi, nu? Nerunājot par zinātnisku pieredzi, bet viņi vismaz atgriezās tāda dzīve, kas vēl ir pakļauta parastiem dabas likumiem, tā izskaita nāvi. Un tie, protams, ir brīnumi. Un droši vien mēs varam pieņemt, ka Jēzus arī domāja par to, ka Lāzars bija viņa draugs, nu, kad viņš viņu augšām celis, bet, un viņam bija žēl Naimas atraitne, tad viņš bija cilvēks arī, un viņam bija
tās emocijas, bet tie brīnumi arī notika tāpēc tajā pašā laikā, lai dotu liecību par to, ka Jēzus ir Dievs. Jo punkts bija tieši tas, ka atdzīvināt mirušos nav iespējams. Un ja kāds to dara, tad viņš ir Dievs. Nu? Tādā ziņā arī Jēzus pašā augstumcelšanās ir viena no svarīgākiem Jēzus dievistības pierādījumiem. Un tāpēc arī nav jābaidās no tā, vai visi ir saskaņā ar zinātnes zināšanām. Nav saskaņā, par to ir runa, ka tas ir mūsdienas aktuāls jautājums. Teiksim, vai visi ir saskaņā ar zinātni? Protams, ka nav. Katru reizi, kad katoļu baznīcā kanonizē kādu jaunu svētu, tad viena no prasībām ir tas, ka caur svētu starpniecību ir noticis kāds brīnums, ko zinātniski nevar skaidrot. Tāpēc jau ir runa par dabiskām realitātēm. Un tad mans jautājums būtu vienkārši tā, kāpēc būtu jāuztrauc par to, ka Dievs šādi un tad dara kaut ko pavisam negaidītu un jaunu? Ir brīnišķīgi, ka ir daba likumi, ko mēs varam saprast, ko mēs varam arī izmantot, lai manipulētu dabu, bet vai mums ir jāsaprot viss? Galu galā. Šausmas. Kas tas ir? Tā, kur es biju? Jā. Bet vai mums jāsaprot viss? Galu galā, kas tas par rādītāju, ja rādītā matērija nav rādītājam paklauta? Tad no vienas puses, protams, mums ir kaut kāda pretruna ar zinātnes, jo ir kaut kas pārsniedz zinātni, bet no otras puses nav pretruna, tāpēc kā ir cita dimensija, tomēr ir rādītājs, kas vispār visam ir radījis, ko arī nevar skaidrot ar dabas likumi, ka dabas likumi, cik mēs zinām, sākas pēc tam. Tad, atgriežoties pie mirušo augšām celšanos, mēs varam jautāt, ja tas ir kaut kas pavisam jauns, kas pārsniedz mūsu pieredzi, vai tas ir pavisam neloģisks, pretrunā visu, ko mēs zinām. Un varbūt tomēr ir iespējams redzēt kaut kādu loģiku, pat ja ir skaidrs, ka mūsu tā loģika pārspēj. Līdzīgi es varu teikt, ka Einsteina relativitātes teoriju pārsniedz manas iespējas to saprast. Esmu kaut ko mācījis, kaut ko to esmu darījis, kaut kādus to tensorus to risinājis, bet to tā līdz galam saprast es nevaru. Un tāpat jau būtu ar to, ko Dievs ir darījis pasaulē. Ja Dievs to ir darījis, kāpēc man vai mums to vajadzētu saprast līdz galam, tā kā mēs esam tikai diezgan ierobežoti. Tad, bet tā, ko es esmu mācījis par Einsteina relativitātes teoriju, piemēram, es varu vismaz secināt, ka man tas izskatās kā racionāls, tas nav kā kaut kas patvaļīgs izdomāts, ko Einsteins vienkārši tā sacerējās un tam nav nekāds sakars ar neko. Tik daudz es varu spriest, pat ja es to visu nesaprotu. Un tad Svētais Pāvils rakstīja pirmajā vēstulē korintiešiem brāli, bet to es saku, miesā un asinis nevar iemantot Dieva valstību, nedz iznīcībā iemantus iznīcību. Un to var labāk saprast, ņemot vērā iepriekš teiktu, sētā top dabīgā miesa, augšām celsies garīgā miesa. Ja ir dabīgā miesa, tad arī garīgā, kā tas rakstīts. Pirmais cilvēks Ādams kļuva dzīva dvēsele, pēdējais Ādams atdzīvinātais gars. Tas arī no pirmā vēstules korintiešiem 15. nodaļa. Un tas atkal atbalsta to, ko redzējām liecībās par Jēzus augšām celšanos, ka augšām celtais ķermenis ir ķermenis, bet nav tāpat kā mirstīgais ķermenis. Meklējot vārdus, un arī vārdi to nepietiek, bet Svētais Pāvils nonāk pie atdzīvinātais gars. Ir dzīva dvēselē, kā mūsu pirmais Ādams, parastais, ko mēs tagad esam, un atdzīvinātais gars. Protams, mums liekas tā, ko tas nozīmē, bet varbūt neapmierinās mūsu zinkārību pilnībā, bet norāda uz to, ka tas augšām celtais ķermenis ir vairāk paklauts garīgajam elementam. Un tas arī kaut kā ir cilvēciski, jo galu galā cilvēks dzīvos mūžīgi, jo Dievs, kas ir mūžīgs, viņu pazīst un mīl. Tas ir vienīgais veids, kā cilvēks var dzīvot mūžīgi. Viņš var mēģināt, citi varianti būtu, caur pēctečiem dzīvot mūžīgi, bet viņi arī mirst. Vai, teiksim, viņš var iegūt slāvu, bet tas arī aiziet kaut kādā, tik aizmirsts kaut kādā. Bet Dievs, kas ir mūžīgs, tad cilvēks var dzīvot Dievā vai attiecībā ar Dievā. Nebūtu cita pamatā mūžīgajai dzīvei. Bet ceļš uz Dievu iet caur Jēzu, Dievs, kas kļuvis cilvēks. Un Jēzu var atrast visus citus cilvēkus, kas ir viņā. Tad bez ķermena, tad arī mums nebūtu tas saites ar citiem cilvēkiem. Mēs redzam, ka tas ir kaut kas svarīgi, ka mūžīgajai dzīvei tomēr vajag būt saites ar citiem cilvēkiem. Citādi tas ir kaut kas
necilvēcisks, ir tikai dvēseles, vajag saites ar citiem cilvēkiem, tur vajag ķermenī. Mūsu ķermenis ir tas princips, mūsu ķermenis tagad ir tas princips, caur ko mēs esam saistīti ar citiem cilvēkiem. Caur radnieciskām saitēm, piemēram, vai caur mūsu valodu un kultūru, vai par pieskarieniem. Bet tajā pašā laikā mūsu esošais ķermenis mums ir problēma, jo tajā pašā laikā mūs šķir no citiem cilvēkiem. Man ir mans ķermenis un ir citi ķermeni, un es nevaru aiziet. Es nevaru aiziet no mana ķermeni un manām vajadzībām, kas arī bieži pārmērīgi prasa savas tiesības, veidot pie patmīlības un tādējādi arī laužot saites ar citiem cilvēkiem. Kad es meklēju savu patstāvīgumu, kas ir grēks, un ļoti skaidri tagad saprast, ka grēks un nāve tad ir ļoti saistītas, teiksim, tādā ziņā automātiski, jo lauž saites ar citiem cilvēkiem, lauž saites ar Dievu, cilvēks meklē pats pastāvēt, bet cilvēks jau nevar pats pastāvēt, tikai Dievs var. Tātad, cilvēciskai mūžīgai dzīvei ir vajadzīgs ķermenis, bet tas ķermenis, kas nešķir no citiem, kurā miesas iekāres ir pārvarētas. Tātad Kristus, būdams otrais Ādams, iedibināja jaunu dzīvības veidu, un, protams, ir sagaidāms, ka tā nav identiska ar mūsu esošo dzīves veidu. Ir sakas, protams, bet nav identisks. Tajā pašā laikā jaunajā dzīvē turpinās tas pats cilvēks. Un tā pati persona, tas pats cilvēks, un būs arī atpazīstama kā tāda, kaut arī varbūt ne uzreiz. Un tas ir saistīts, protams, arī ar cilvēka rīcību virs zemes. Tad, īsā kopsavilkumā es vēlos teikt, ka Jēzus augšām celšanās vēl vairāk nekā citas augšām celšanās gadījumi evaņģēlijos pārsniedz mūsu pieredzi, gan parastu, gan zinātnisku. Tomēr nav pretruna, jo Dievs ir rādījis visu, un līdz ar to viss ir Dieva paklautība. Un atklāsmi rādos to, ka augšām celtais dzīvesveids nav pakļauts tiem pašiem likumiem, kā mūsu tagadējais dzīvesveids, kaut arī ir kaut kāda nepārtrauktība sakarā ar to, kas attiecas uz personu un tās attiecībām ar Dievu un citiem. Paldies par uzmanību. Jautājumi? Dievs var nodenot no kā radīt sprāti. Jā. Es to Dievs nevaru. Var izteikties? Maziņš ievēroši. Mēs mūsdienās uzskatām, ja mēs uzskatām, ka Dievs kaut kādā veidā atbalsta mūsu dzīvi, atbalsta mūsu, tad es domāju, gandrīz vai vienas uzskats ir izveidojies, ka viņš to dara, nepārkāpjot dabas likumus. Viņš ir šo likumu radītājs, un viņš arī atbilstošiem likumiem palīdz mums vai nepalīdz. Ja? Ja mēs pieņemam šo kā būtību, tad mēs varētu uzskatīt, ka pagātnē viņš tāpat darīja. Un līdz ar to mans jautājums, kā jūs uzskatiet par to hipotēzi, kurā viena daļa zinātnieki strādā, ka Jēzus patiesi krustā sists, bet tālākā visa šī lieta ir saistīta ar to, ka viņš tika noņemts no krusta un principā, ka viņš nebija mirs. Jo arī Mātīs jau bija parūpējis par to, lai jau viņš būtu nodots uzreiz viņa rokās. Tātad tie ievainojumi, ko Jēzus dabūja, tie nebija smagi dzīvē bīstami, un taisni pirms tam momentam, ka viņš ir kā, kad viss redzēja, ka viņš aiziet, mirst, kad pirms tam momentā iedeva viņam uz niedrus to, ko sauc par etiķi, tas varēja būt arī kaut kas cits, kāda narkotika. Kā jūs un pēc tam šie zinātnieki pētījuši kā šī Jēzus tālākos ceļus, kur kā arī viņa kaps kaut kur Kašmirā ir fiksēts, un acīm redzot kaut kāda informācija klīst, bet viņa izskatās ļoti, ķecenīga, tā varētu teikt, un iespējams tādēļ baznīca kādi ticīgie negribētu atzīt, bet Jēzus, šis upuris, parāda savu īsto spēku, jo, teiksim, ja Dievs pats savu dēlu upurē sevis dēļ vai cilvēku dēļ, tad tas nepārliecina, bet ja Jēzus pats kā cilvēks parādīdam šo savu milzīgo ticību, zinām mērā pat šo
organizētam šo lietu, ja, kas arī ir parādās gan jaunā derībā, gan kaut kādos arī apokrīfos, ja, tad viņš vienkārši paļaujās Dieva žēlastībai, ja, ar savu spēcīgo ticību. Dievs viņu arī izglāba. Tikai šī izglābšana nav tāda kā feiverks, ja, bet viņa tāda, kādu jūs pats teiciet, kā patiesi Dievs mūsdienās ar mums palīdz. Es laikam pagāju, bet jūs sapratiet. Kā jūs attiecieties pēc šādu informāciju, vai jūs esat ar šādu informāciju saskāries? Jā, mēs varam spekulēt, kā notika tā, bet to vajadzētu vispirms pieņemt, ka tie cilvēki, kas ņem ar viņu no krustiem, ir diezgan stulbi. Pēc tam, ka viņi domā, ka viņš nav mieris. Viņi pārbaudīja, viņam iedūra, ja viņš dabūja tādā brīdī kādas narkotikas vai kaut ko tam dzīt, kad viņš iesūta šo etiķi, kā teikts. Tad viņš vienkārši bija komā vai dziļā, var sakot tā. Ja tāpēc jau caurdura, viņi nav nekā arī mokļi nebija, viņi caurdura. Caurdura, Necaurdura, viegli ievainoja pārbaudot, vai viņš ir dzīves vai nav dzīves. Viņš tiek caurdurts. Jā, mēs varam spekulēt, bet teiksim tā, es teiktu, vispār tā liecībā dod citu. Jūs neesat saskāries ar šādu informāciju, ja? Tā nav informācija, tā ir spekulācija. Es domāju, ka informācija un spekulācija mūsu sfērā visai maz. Bet, ko es gribu teikt, kāpēc visam jānotiek tā, ka mēs zinām, ka mēs esam ļoti priecīgi, mums zinām, es esmu ļoti priecīgs, kā es varu paskaidrot pasauli, bet kāpēc man jāpaskaidro viss ar tam zināšanām? Tas ir tas, ko mēs ar šo varētu pāriet uz diskusiju daļu, varbūt neformāli. Vienkārši jūs teiciet, ka Dievs ar dabas likumiem visu dara, kādēļ vajadzīgs spēlēvērks. Un dabas likums ir tāds, ka viņš veidoja šo situāciju tādu, kad Jēzus arī tika augšām celts šādā veidā. Viņš izdzīvoja, lai gan viss iespējas bija 90%. Labi, tad Florijāna, tad pārējām uz diskusiju. Mums pusstundu apmēram plānā ierakstīts, bet tas atkarīgs ir cik jūs esat aktīvi. Mēs varam diskutēt 10 minūtes vai cik ilgāk. Vai līdz rītam, jā. Ja ir kāds. Tā, te ir daudz, te ir mediķi. Būtu interesanti arī kaut ko no mediķiem dzirdēt. Studenti, daļa. Kas vēl? Pēdējais jautājums, vai Jēzus ir joks vai ne, jo jogām iedod, viņš nejūt, viņš ir brīvs no tādām sāpēm. Tas ir kā labs jautājums, bet tas būs vispār normāli, kāpēc tu ne? Jā, pa tēmu varbūt tā, kas līdz. Ja tas ir pa tēmu, tad arī var kāds liek. Aplūka zemjogu, viņš pēc tam iziet ārā, alpot nav, un turpin dzīvot. Jēzus varēja to vai nevarēja, protams, ka varēja. Varbūt tam nevarēja, varēja. Ja, bet tas nepaskaidro, kā viņš pārņemā kaut kādā istabā, caur durvīm. Vismaz teikt, kā tas viss ir izdomāts, bet, ja mēs ticam tam, kā tas ir, teiksim, mēs varam ticēt tiem, kas tur ir rakstīts, ka tas ir nopietns, tad viņš ienāca kaut kādā istabā caur durvīm, viņš pārzodā, jo nepazīs, uzreiz, viņš, atcīmēs, mums ir vajag, ka mazāk to vesels atkal, jo, viņi diezgan slikti darīja pārī, pēc 3 dienām uzreiz skaidrā, un viss kaut ko darīt arī. Diezgan grūti ticam zinot, ko romieši dara saviem nāvis. Jā, tiešām, bet vienīgais ir tas, ka pašas augšām celšanās faktiski īsti Jēzus nav. Tur nav tieši tādi šie liecinieki, un šis fakts nav strukturēts pretēji tam, kādā veidā mācekļi satieka viņu. Tur ir vienreizēji materiālistisks šis satikšanās akts, ja, kur netic viņam, un viņš saka, ticiet, es neesmu gars, nākiet, aplūkojiet mani, pataustiet manas rētas. Viņš vienkārši ļoti realistisks pārlieku, pat varētu teikt. Salīdzinot ar tām pāri, kur kāds vai izgāja caur durvīm, tie
viss ir tāds sīks, nebūtiski detaļas faktiski, kuram varēja likties, bija, nav, laikam izbeidz ar vienu. Ja jau pāri, jo tā laika cilvēki jau bija pilni ar tādu, mitoloģisku apzīmi. Faktiski jau īstas ticības tādā laikā nav. Tā īsti iesakņojās pēc šī te fakta, kad Jēzus augšana cēlies, ja? Tad viņa līdz tam jau tā ir tāda mistika, ja? Jā, labi, tad šodien par ko? Par augšana celšanos kā uzdevums jau Kristu augšana celšanās notikumā, kāds ir Dieva plāns. Dieva plāns jau nebija, kā mēs saprotam, ka jaunās darības mēģinās izskaidrot kaut kādu saprotamā fizikas likumiem, bet parādīt, ko citas kategorijas plāns bija Dievam caur Kristu augšanu celšanos. Labi, jūs zināt Dieva plānu. Tāpēc jaunās derības skats ir pavisam citādāks. Nevis uz mūsu cilvēku vēlmi saprast pa fizikas viedokļu, bet pavisam citas kategorijas plāns. Un kā citas plāns? Labi, tad es gribētu te kāds, kas būtu, es gribētu, šeit ir mums profesors, mediķis, vai kaut ko pateikt par šodienas. Es nezinu, ja man dod vārdu, tad man vajag mikrofonu. Kolēģi, es šodien klausījos ar interesi, bet es kā mediķis varu teikt, ka man ir nācies bieži redzēt gan pacientu nāvi, gan bērnu nāvi, un tomēr nāvi ir kaut kas pretdabisks, un cilvēkā ir iedēstīta ilgas pēc mūžīgās dzīves, tā ir cilvēka zemapziņā. Un tas, ko mēs šeit klausījāmies par folkloru, būtībā tas folkloras mantojums nāk no Ādama laikiem. Tad, kad vēlāk, kad Ādams sagrēkoja un kad viņu izraidīja no Ēdenes, un tālāk arī, kad pirmā cilvēce tika izklīdināta pēc grēku plūdiem pie Bābeles torņa, pēc tam arī viņi aiznesa līdz zināšanas, tās zināšanas, ko tagad šeit referente runāja, ka tas ir sens vēstures mantojums. Tad es tomēr kā mediķis saku, ka nāve ir pretdabiska un visā dzīvā radībā ir tā, kā evaņģēlijs saka, ka radība nopūšas un vaid. Un tas bija tāpēc, ka Ādams un Ieva paklausīja čūskas meliem, un viņa teica, mirt nemirsiet viss, ēdat to augli. Bet tā miršana sākās jau no tā brīža, un ne jau pavelti arī man strādājot ar bērniem ir jāatzīst, ka arī tagad cilvēcei var teikt, ka skleroze sākās 2. dienā pēc piedzimšanas. Un būtībā arī visas šīs problēmas, kas ir ar asinsvadiem un ar lieko svaru, sākās ne jau tikai pusmūžā, ne jau tikai jauniešiem, bet arī bērniem. Un slimības kļūst arvien jaunākas. Un cilvēcei ir šis nāves lāsts uzkrauts tāpēc, ka cilvēki to ir paši izvēlējušies. Un mēs šo nāves lāstu redzam visā dabā. Un bez Dieva dzīvības spēka arī nebūtu pastāvēšana dabai, jo tad būtu entropijas likums, kad visam būtu jāiet bojā. Bet tomēr es ticu tam, ka Dieva spēks un dzīvības spēks ir pārāks par nāves spēku. Un arī par to dvēseļu klejošanu, par to dvēseļu, tas man kā mediķim ir neskaidrs jautājums. Es tikai esmu pārliecināts, kad cilvēka dzīvība ķermenim beidzās, nāve iestājās tad, kad dvēsele viņu pamet. Un dvēsele pamet viņu tad, ja tiek skartas dzīvībā svarīgās sistēmas. Tas ir sirds, plaušas un galvas smadzenes. Un visās šīs 3 sistēmās slēpjas dzīvības uzturēšana. Tik līdz mēs nespējam ārsti reanimēt un uzturēt pie dzīvības mākslīgi kādas minūtes, kamēr smadzenes necieš no skābekļu un asinsrites bada, tad arī ir tas brīdis, kad dvēsele pamet ķermeni. Un es uzskatu, kā reanimatologs, es strādājot, esmu
to vispār apliecinājis gan saviem studentiem, gan arī pacientiem, ka mūsu rīcībā ir tikai 5 minūtes, kamēr smadzenes vēl spēj izturēt asinsrites traucējumus un skābekļa zudumu. Un ja mēs šīs 5 minūtēs nespējam atjaunot sirdsdarbību un elpošanu vai mākslīgi kādu laiku elpināt, tad dvēsele pamet ķermeni. Bet par dvēseles dzīvi un par dvēseles klijošanu mans uzskats ir, ka dvēsele tiešām pamet ķermeni, un par to mēs mediķi nezinām. Arī šodien mēs varam runāt, kur dvēseles paliek, vai dvēsele ir zobena galiņā, vai dvēsele ir viļņa galiņā, vai dvēsele ir öļa mātes dārziņā, bet tā ir nezināma lieta. Bet par to nav jādomā. Dvēseles nemirstība ir fakts, ka dvēsele ir, cilvēkam ir nemirstīga dvēsele, un šī dzīve ir jānodzīvo tā, lai tiešām būtu cilvēkam saskare ar Dievu. Varētu teikt, ka arī varbūt tā ir tā pati kvantu mehānika neizskaidrojumā, šī saistība ar tiem Māras šūpulīšiem, kas te tika minēti. Tas ir būtībā tāda atblāzma cilvēces apziņā par to sākotnējo dievatziņu, kas viņiem bija, kas ir sabojājusies viņiem pagānu dzīves laikā, kad viņi ir atkāpušies no Dieva. Tādas pārdomas man šodien radās, atvainojiet man, ka es varbūt kaut ko subjektīvu stāstu, bet es gribēju pateikt savas atziņas, un es ļoti priecājos par pēdējo referentu, par Floriāna sacīto. Es ticu, ka Kristus augšām cēlās, un tiešām tie vārdi, ja nebūtu augšām celšanās, tad nebūtu veltīga mūsu darbošanās šeit. Un ja nebūtu augšām celšanās, tad nebūtu vērts mums teoloģiski spriest kaut ko un pārdomāt. Paldies par uzmanību. Bet kāpēc Māra ir atkāpšanās no Dieva? Ja bērnās ir Dievs tēvs, nu labi, Dievi ir Dievs, un Māra tas ir vien kā kosmos. Tās viss ir pagāniskā dievības, Māra un Laima un Ūsiņš un Jums un tā tālāk, bet eņģelī. Un ir Nikolaju Vodņik, un tā tālāk, ir Iljāna, tas viss ir kopumā. Kāpēc jūs gribiet viņus izvest ārā? Dievs ir tikai viens, un es domāju, ka arī seno latviešu atziņa bija monoteiska, un varbūt jūs gribat saukt tos visus pārējos par eņģeļiem. To mēs tā varam arī, to mēs arī varam arī tā transformēt, varam to tā interpretēt, bet vai tas tā ir? Bet kāpēc jūs gribiet, ja viņi nodarbojas šo visumu, kāpēc jūs gribiet viņus ignorēt, nobloķēt? Bet ja viņi pārstāv, tie ir Dieva dārgi pārstāvi, gan Laima, tie ir ļoti dārgi pārstāvi viņam, jūs gribiet viņus ignorēt. Es neko negribu ignorēt. Kāpēc nemīlēt? Man ir jāatzīst un jāsaprot, bet es ticu vienīgam Dievam. Taču tas ir viņiem daudz bērni, vai pārstāv viņiem daudz? Kāpēc tikai viens tāds egoisms? Tas ir kristīgais egoisms, jā, tāds ir. Tikai mēs esam paļi. Es biju tādu gadījumu, ka ir tieši tā no medicīniskā viedokļa, kā ir īsti tieši, kad tajā Bībeles stāstā, ka viņam tiek pārdotas sāni, iztecēja asins un ūdens, un vai tieši no medicīnas viedokļa tas nav tieši tāds liecība, ka pēc cilvēks ir miris, un ka tā ir pirmās pazīmes, kad sāk ķermenis tikai atūdiņoties. Enok, jūs varat komentēt to par to pārdošanu Kristus? Šī gadījumā teikt tā, kā mediķība, kad es atsakos komentēt. Tāpat kā man radās pārdomas dzeltenās preses publikācijā par to, ka tas mirušās sievietes ķermenī uzturēts bērns ir dzīvs 3 mēnešus un viņš ir piedzimis. Tad es arī to nevaru komentēt kā mediķis. Man liekas, ka tās ziņas varētu arī kvalificēt kā dzeltenās preses materiālu. Bet, kas attiec par to, vai iztecēja asins vai ūdens, ķermenī ir krūša, kur ir lielais limfas vats ductus thoracicus, kurā ir limfa, un tas varbūt arī cilvēku uztverē toreiz likās kā ūdens limfa. Un droši vien, ka šis ievērojums nebija tikai virspusējs, kā Dzintars Bušs teica, bet ka tas varēja būt ļoti nopietni stāvējoši ievainojums. Tā kā es domāju, ka mēs ar Floriānu tā domājam, ka tā varētu būt. Un tad komentāri
asinis un ūdens. Asinis ir aorta un ūdens ir limfa no ductus thoracicus, kas ieplūst venozā sistēmā. Tas ir liels vats, kas savāc limfu no visu ķermeņa. Šis ievērot bija penetrējošs ceļš. Ka lieta tāda, kad par to dzemdētāju mirušo, viņi nebija mirusi, viņi bija komā. Viņi teica vienkārši, viņi smadzenes. Nu jā, tāpēc arī tas ir interpretācijas jautājums, bet arī šī gadījumā par to dūrienu ar šķēpu mirstošajam Kristum. Nu, ja es jau biju miris. Es uzskatu, ka tas ir noteikti dziļš ievainojums, nevis tikai virspusējs, kā jūs domājat? Jā, es tā domāju. Viņš jau bija miris. Jo runa ir par limfu un par asinīm, un tas tikai var būt dziļu torks. Lasīs informāciju, kurā teikts, ka šīs te limfs un asins savienojums rādot par sirds slimību. Nu, droši vien tas bija... Nē. Nav nekāds savienojums. Limfas vats, ductus thoracicus, ieplūst lielajā savācēja vēnā. Un tam nav nekāda sakara ar asins un ūdens savienojumu. Limfa ir tā, ko savāc no visas ķermeņa, un asins ir aortā. Un aortas ievārījums ir nāvējošs, bet kur tas ir teikt, ka pirms tā dūriena jau Kristus bija miris? Tad, kad viņam iedeva to niedres galā, to etiķi, ja? Viņš iesūca un tad izlēja vaidu un viņš bija miris. Tā bija tikai pārbaude, vai viņu vai ņemt nost, jo saule jau rietēja un viņi gribēja pārbaudīt, viņš tomēr nav dzīves vai neizliekās vai kā. Un tādēļ viņi tur pabakstīja. Tas nebija viņu nogalināšana. Es nevaru teikt, ka tā ir pabakstīšana, tā nebija nogalināšana. Bet katrā ziņā šīs ievainojums nebija tik nenozīmīgs un tik nenopietns, kā jūs to citātīs iztēlēt. Es esmu lasījis, es pats nezinu. Šī versijā, man tā versija liekas ļoti neticama un nepieņemama. Tad man drīzāk liekas, ka mūsu zinātne varētu arī vēl apstiprināt to, ka Jēzus celās augšā no miroņiem vēl jaunā veidā, un kad šī viņa kvalitāte bija savādāka, un arī viņa atveids bija tāds pats. Bet zinātne vēl atklās to, ka tas patiešām bija, ka patiešām tā bija augšāpcelšanās. Nu, kāda vēl? Viņi nedarbojas. Nē, darbojas gan. Darbojas. Nu, tā var man dzirt. Teiksim tā. Pieeja no reliģiskā viedokļa, protams, ir viena pieeja, bet, teiksim, tā filozofiskā puse visā šajā jautājumā ir tomēr tā vecā problēma – matērijas un apziņas problēma. Jo, ja šie jautājumi netiek risināti, šī saistības starp matēriju un apziņu, tad, diemžēl, mums arī nav skaidrs, kas ir dzīvība, nav skaidrs arī, kā notikusi revolūcija, nav skaidrs, kā notika pati nāve, ja, kā dzīves Mums materiālismu laikā stāstīja, ka matērija ir primāra un apziņa ir sekundāra. Bet mēs šodien visi piekritīsim, ka apziņa ir primāra, kaut arī tā ir visuma apziņa vai universālā apziņa. Un apziņa ir primāra un no viņas ir cēlusies matērija. Jā, par to mēs arī pirmos referātos runājām, jā, kad acīm redzot, ka apziņa ir primāra, bet par to jau arī tas jautājums, jā, par apziņas un matērijas problēma. Ja? Un to var redzēt, teiksim, evolūcijas procesā, kā tad tā apziņa ir veidojusies. Manuprāt, šeit ļoti svarīgi ir saprast, ka mēs nevaram radīt ar apziņu esošu androīdu. Bija tas jautājums par androīdu, ja? Kur es pārpratu viņu kā kaut kādu citu planētieti. Ja? Jo tā iemesla dēļ, kad pirmkārt, lai iegūtu tādu apziņu, kāda mums tagad ir augstu organizēta, ir nepieciešams iziet evolūciju, kas ir, teiksim, vairāk kā 2 miljonu gadu bijusi līdz saprātīgai būtnei, ja? Vēl vairāk. Ja? Vispār tā evolūcija sniegusies no dzīvajām radībām miljardiem gadu atpakaļ. Un, teiksim, katrā evolūcijas posmā molekulas papildinās ar jaunu informāciju, polimēri, ja? Un visu laiku, tā ir tā evolūcijas būtība, kad visu laiku sarežģās tā struktūra dzīvā radība. Ja? Un
mainās arī apziņa, viņa arī evolucionē, teiksim, no primitīvām apziņas formām uz augstākām apziņas formām. Un tas ir saistīts ar matērijas evolūciju vienlaicīgi, jā, ar molekulāro evolūciju. Un mēs tagad iedomājamies, kā mēs visu šito te informāciju, kas tika miljardos gadu, jā, evolucionējusi, kā mēs varam vienkārši paņēmēt, uzbūvēsim kaut kādu mehānismu, kas to visu ņem vērā. Jā. Vai tas vispār ir iespējams? Jā? Manuprāt, nē. Tas ir naivs, bet es tagad jau patērēju daudz laika, lai pārtulkotu grāmatu Biblical Creationism. Un patiešām es nedomāju, evolūcija tā ir tikai cilvēka prāta izdomāta kategorija. Bet vai tāda evolūcija vispār eksistējusi? Es neticu, ka evolūcija ir eksistējusi. Evolūcijai vajag lielāku ticību nekā Bībelē. Tas ir ļoti interesanti, ka jūs pats, protams, kā jūs savienojat pats, protams, mediķis un arī līdz ar to arī ar bioloģiju saistīts, kā jūs tā apvienojat. Tas jau var vienlaicīgi būt. Jā, es arī gribēju to, ka interesantas ir tādi uzstādījumi, kas māk abas lietas apvienot. Evolūciju un... Tādā ziņā nav pretrunā. Nu, reizes viedokļi atkarīgs. Tā paskatīties tā ir par tos dimensijas. Vairākas realitātes, ka jūs sakiet vienlaicīgi. Vai kā jūs dikotomi? Vairākas īstenības. Vienkārši evolūcija nenotiek pēc varbūtību likumiem. Varbūt tas nav īsti skaidrs, kas notiek pēc kaut kādiem dabas likumiem, kas saīsina evolūcijas ceļu. Tur jau tā interesantais moments evolūcijā. Ja. Tāpēc, ja teiksim, interpretē evolūciju kaut kādu varbūtību, ja, viss vienāds varbūtības, kā Darvinam. Ja. Protams, ka skatījumā evolūcijas kategorija ir tikai mūsu interpretācija. Tā ir viena no iespējamām interpretācijām. Viens to izskaidroja, bet tas nav vienīgais. Tātad mēs visas būtnes bija radītas gatavas, kā tad klēpjas sunīši tālāk. Nē, evolūcija viena interpretācija, kreacionisms viena cita interpretācija. Un ir jau droši vien vēl arī citas iespējas. Emerģentēs, operas, kā. Bet ir kāds kopējais un... Vienlaicīgi varbūt tas un tas. Vienlaicīgi būtu tas un tas ir interesanti. Ja mēs pieņemam, ka Dievs caur dabas likumiem iespaidojas uz mums, jo tādēļ, ka baidos, ka vai šinī telpā atradīsies kāds, ar kuru Dievs būtu darbojies kā burmākslinieks, kaut ko uztaisīs, bet es ceru, ka visi saprot, ka kaut kādā veidā vismaz ticīgie, ja, kristieši, kad Dievs kaut kādā veidā viņus vada, viņiem ir palīdzējis vai regulējis kaut kādā veidā. Un ja tas ir noticis, tad tas noticis tikai dabiskā ceļā. Un tad man jautājums, kādēļ tad šis te viss notiek dabiskā ceļā, bet šī evolūcija, kādēļ tas nevar būt Dieva plānā iekšā? Dievs jau nav savu likuma vergs. Un, teiksim, viņam nav jāpakļaujas saviem radītiem likumiem, kuri kā pastāv neatkarīgi no viņa. Nē, pieņemsim, ka viņš tā var darīt, bet viņš pašlaik tā nedara. Jūs taču arī neteiksiet, ka jūs esat piedzīvojis daudz brīnumu savā dzīvē, caur kuriem Dievs jūs kontrolē, palīdzējis jums. Bet jūs noteikti piekritīsiet, kad jūs teiktu, ka Dievs jums ir palīdzējis. Ja? Tas ir pieredzes, interpretācijas un pārliecības jautājums, bet nevis filozofiski izskaidrot. Zinātnes un radītas dievolu totiek tāpēc, lai mēs ar laiku saskatītu, kā zinātne, mēs teikšu apstiprinām, bet kā zinātne arī var izskaidrot dažādi, piemēram, par to pašu, ko mēs šodien klausījāmies ļoti daudz, es jau neesmu tik kompetents arī fizikas zinātnēm, arī augstākā matemātikā, bet katrā ziņā dialoga mērķis ir saskatīt paralēlis, kur sasaucās gan dogma, gan arī zinātnes atklājumi. Tieši tā. Teiksim, mums jau tas referāts par evolūciju un dzīvību jau bija tikai pagājuši, kad tur tika analizēt šis jautājums, kā evolūcija vispār var notikt. Dzīvē radībā ar faktiskiem pierādījumiem, kā tas attīstās un sarežģās. Zemes, viss tika redzams. Nē, patiesībā varētu arī ieplast, ka evolūcijas teorijas pieņemšana vai nepieņemšana būtībā neko īpaši arī neatkarīgo. Ja mēs, tas ir maldīgi uzskatīt, ka pieņemot evolūciju, mēs būsim arī skaidri par priekšstatu par kaut ko. Tāpēc pieņemt evolūcijas teoriju un teikt, ka mums ir kaut kādas tagad super zināšanas,
Tas tā nav. Vai ir evolūcijas teorija pieņem vai nepieņem, ticības faktoram ir tik liela nozīme, ka pastāv evolūcijas teorija, kā mēs šobrīd sapratam, tas nav izšķirošs faktors, kas kaut ko izskaidro pilnībā. Evolūcijas teorija ir tikai viens no izskaidrojumiem, no iespējamiem, varbūt ir izskaidrojumi. Tāpat kā visa zinātne. Visa zinātne ir tikai viens no izskaidrojumiem. Un pēc 100 gadiem viņi teiks, ka nē, tas nav nekas. Evolūcijas teorija ir alternatīva, es neesmu redzējis. Bet, kāpēc būtu jāmeklē alternatīva? Nē, ir evolūcijas teorija. Nē, pieaugsmes, piemēram. Tas jau ir arī evolūcija. Nē, piemēram, dzīves ienešanās no kosmosa mēs varam... Tā arī ir evolūcija. Nē, mēs varam uzskatīt, ka viņi ienesās jau no kosmosa apmēram tādā veidā, kāda mēs esam šobrīd. Tur nav... Tad ir jautājums, kur radās tā dzīve uz citām planētām. Tur jau Nē, bet evolūcijas teorija arī neizskaidro. Patīsim, kur tad evolūcijas, kur tie aizviņi radās, tie jau neizskaidro. Evolūcijas teorijas pieņemšana neizskaidro vairāk kā evolūcijas teorijas kā nepieņemšana. Tas evolūcijas teorija patiesībā savā būtībā neko neizskaidro. Tik un tā, tur vajadzēja pieņemšana, kur balstā ticībā. Tas evolūcijas teorijas, tas ir marķinācijas. Tas ir kreacionisms. Tāpēc es arī minu, ka paši pat evolūcijas teorija bez kreacionisma arī nestrādā. Tie tikai visi ir termini. Tā ir, es varu teikt, interpretācija, bet tas, kā mēs to simbolu valoda. Ko tas nozīmē kreacionisms? Tas tikai ir viena vārda tulkojuma, vārda kreišana, radīšana. Un evolūcija arī ir pašattīstība bez Dieva, bez radītāja iejaukšanās. Tādā ziņā es nepiekrītu šeit. Cienījamie dāmas un kungi, es uzskatu, ka būtiski, pa ko mēs tādu strīdamies, ir cits kaut kas. Proti, vai mēs ticam Bībeles burtam, vai mēs ticam Dievam, kuram pat Bībeles burts nav obligāts, kā jūs pats teicāt. Bet Dievs mums līdz domāt ir. Un vēl tas, ja mēs pieņemam, ka viņš caur dabas likumiem nepārtraukti mums ir saistīts, bet brīnumu es manā dzīvē nav. Bībeles burtam es negribētu teikt, ka jāticīt, bet ja to, kas ir Bībelē uzrakstīts, to mēs savā, kā mēs to izprotam, tā mēs to izskatām, bet to svēto rakstu kanonu mēs pieņemam par mēraugu. Tieši tā, tā ir viņu būtība, un šo būtību es nedomāju, ka, piemēram, es esmu pārkāps, lai gan es pat varētu pat sev nolamāt, jo es esmu materiālists pēc filozofijas. Jā, pēc tieši tā, jo tā ir īstā pierādīšana. Ja, teiksim, ideāliskā filozofija jau paņem savā pamatā, ka viss ir gars, kā tā viņi to Dievu pierāda? Tad visaugstākais gars ir Dievs. Ar to pietiek ideālismā, lai pierādītu. Bet materiālismā, lai pierādītu Dievu vai augstākās providents esamību, tur ir jāiziet no mūsu dzīves un jāmaina pasauli, kamēr pie šiem zināšanām var nonākt. Tur jau nedēļas rīts ir vispār tāds, vai mēs vispār Dievu varam kā tādu pierādīt. Daži teologi uzskat, ka Dievs vispār nepierādās. Nē, runa par pierādīšanu, bet šīs te nianses, šīs te tuvināšanās zinātnes un ticības šo atklāsmu saturu ir fakts. Līdz ar to mēs parāds, ka pēc 100 gadiem tas jautājums tiks atrast. Kādu piemērot tautas dziesmu šai situācijai? Tieši labi, es paskatīšos tad. Mēs vēl teicu, ka mēs varam pētīt par to, kā Dievs iedarbojas uz pasauli, bet Dieva būtība ir neizpētāma. Es gribētu pateikt to pašu tās, ko es laikam pagājušā diskusijā teicu, kad nepietiekama zināšana ved prom no Dieva un lielāka zināšana ved pie Dieva. Jautājums tikai, kas viņas izmērīt, kurām ir tās lielākas, tas maz. Nekad jau nebūtu pietiekams. Lai tad ir. Mēs visi cenšamies. Kaspar, paklausīsimies tautas dziesmu vienu. Jā. Lai tad arī būtu, ja no dvēselēm nāves pārgājam pie dzīvības un Dieva, tad viena no skaistākajām latviešu tautas dziesmām ir Klusat jauni, klusat veci, Dievs ienāca istabā. Dievs ienāca istabā, sēžas mūsu vidiņā.
Nu jā, tā. Nu vēl dažas minūtes, vai kāda interesanta doma. Aigar, jā. Man patīk Florijāna ideja, ka viņš saka, ka viņš kā zinātnieks visu nevar izskaidrot, tad pa garīgām lietām uzreiz gribam visu izskaidrot. Tā jau ir, kad ja kāds prasīt izskaidro, kā tur cilvēkiem nagi aug vēl kaut kur, es teiktu, nu, izskaidro pēc molekulām, es teikšu, es nevaru izskaidrot. Bet kaut kādās garīgās lietās mēs domājam, ka tam ir jābūt tik vienkāršai schēmai, lai uzreiz izskaidrot. Varbūt vajag. Arī šī pieeja tad ir labi, ka es nespēju izskaidrot kaut vai šīs vienkāršās lietas, un kur nu, uztraukties, ka es nevaru vēl kaut ko izskaidrot. Dažādas metodoloģijas šeit ir. Zināmā mērā šis dievu jēdziens un šīs te ir tomēr vairāk uz idejas pasaules metodas un kaut kādas. Bet, kas attiecās uz naga augšanu, tad tur ir tīrā bioloģija tikai, un te mēs varam eksperimentēt. Vai dažādas spekulācijas vispār nepazūtas kodols, kas ir tas pamats, vai kā cilvēku pamats ir vairāk izzināt, vai kaut kas cits ir pamats? Te ir tā problēma. Redukcionisms sakal, viņš precizē, kā zinātnē, ja? Egzaktās zinātnes precizē, nu viņiem ir vienlaicīgi viņš maksā ar to, ka viņam jāreducē, jāvienkāršo. Bet ja mēs aizējam reliģijā vai metafizikā, tad mums nekas nav jāreducē, un tad mēs izplūstam un vispār iet spekulācijās. Un tā ir tā problēma, tāpēc jau tas dialogs neīpaši radās. Nu, varbūt, ka tā reliģijā nav spekulācija, kad ir ticība. Nu, ir ticība, zinātnē ir pieredze. Bet es negribētu piekrist, ka ticība zinātnē ir tas pats, kas ticība Dievam. Tas tomēr ir dažādas lietas. Zinātnē arī ticība, viņi tic evolūcijai darbiem. Tā tas bija. Tā ir tik ļoti līdzīga zinātne un reliģija. Tomēr viena ideoloģiski dažādām metodēm. Tātad ir divi dažādi instrumenti – ticība un pieredze un pētīšana. Bet Dievs ir nav ticība, Dievs ir mīlestība. Tā ticība var būt, var nebūt. Abi vektori iet uz saskars punktu, gribās piezīmēt. Pārdzīvošana, izdzīvošana, procesi. Viens no vācu zinātniekiem, Rudolfs Steiners, teica, es neticu, es zinu. Man nav jātic, jo es zinu, ka ir. Bet ar to mīlestību tā ir jāsaka arī cita sfēra nekā tā zinātne. Mīlestība ir cita sfēra, jūtu sfēra. Un zinātne ir skaidri fakti, materialistiski. Bet ja cilvēks zinātni mīl, viņš mīl zinātni. Nu jā, tā ir tikai, kā teikt, francēli, es nezinu, kā lai to vārdu pasaka, tā ir notaļāšanās ar terminiem. Jā, tas viss ir vārdi, protams. Kalambūrs, vai kā tu saka. Un kā, bet reliģijas centrs, tas arī tā mīlestības pieredze. Vispār ir spekulācijas, bet Bībelē mēs skaidri saprotam. Centrs ir mīlestības pieredze. Vispār ir spekulācija. Šādā pieliek klāt īstenību un gudrību, nu, vai apziņu. Nu, bet tas ir varētu teikt ar vienu vārdu, bet pieliekšu tad klāt. Es nezinu, vai to paskatīt. Jo tas visu no apziņas. Nu jau tā ir tik izskaidrojumi, kā mēs dzirdējām, kad tas pats Buļķis, kas vēl teica, kad ir apziņa, visuma apziņa, tā ir informācija, ka Dievs ir informācija, bet ir arī tagad tāda atziņa, tā universālā mīlestība, ka Dievs ir mīlestība un viss ir mīlestība. Teiksim, tā ir tāda, zināmā mērā, tāda reducēšana uz noteiktu jēdzienu. Apziņa, mīlestība. Jā, viss kļūst banāls. Dievs varbūt kļūst banāls. Tāpēc saka, mums arī pasaka, jā, bet viss kļūst. Nu, lai nekļūtu banāls, tas ir atkarīgs nevis no kaut kādiem filozofiskiem jēdzieniem, bet no cilvēka paša attieksmes un izpratnes. Un kā viņš to dara? Kāpēc banāls? Tas ir pieredze, tas tieši tā attieksme. Bet ja katru dienu vienu un to, tad nav apziņas, tas rutīns kļūst, un tas mehānistisks, un kļūst holistisks. Nē, mehānisms kļūst tad, ja tu tā spekulē, bet ir mīlestība centrā, tas viņi visu ietver, un tad mēs redzam to mērķi, tad ir savādāk. Bet kamēr mēs neredzam to
bet pārējais ir tikai tādas tukša runāšana. Un tad ir dzīve rituāls, vai rituāls ir dzīve? Jā, bet ja mīlestība ir centrs, un tad ir skaidrs cilvēka dzīves. Jā, bet ļoti daudz sentimentāli saprašana mīlestības. Nav īstā. Motīvi, viss balstās uz cilvēku motīviem. Ja viņš kur sentimentāli, tā nav īstā. Motivācija ir mīlēšana. Viņa nav dzīve, viņa tāda un tā nav. Nē, tā ir dzīvā pieredze. Sentimenti? Tā ir nav mīlestība. Nē, tas mīlestības ir nedaudz stāsts. Jutiklismi? Nē, pa visu nē. Bet mīle ir jūtas? Nē, teiksim, ka nē. Piemēram, šeit labāk piemērot arī austrumžēlības principu, ka mīlestība jūtas pilnīgi kaut kas cits. Jūtas tas ir pārējošs, laicīgs, mīlestība tas ir nepārējošs, bezdilīga. Tās nav jūtas. Mīlestība reducēs jūtām, rodas problēma. Bet tas ir, ko mēs tajos vārdos liekam kādu apziņu. Tā var visu, vārdu visu izvēlēt. Jā, labi. Mums ir pavisam maz laika. Kādu kopsavilkumu šīs dienas konferencē dzirdēto, kas vēl grib pateikt? Viss notiek. Viss notiek, Kaspar, ko tu notiek tā, ka nekas nav skaidrs. Ko es saku? Mums ir tāds, ka mēs visi reiz mirsim, un nāve ir šodien, mēs esam nāvi dažādās interpretācijas un kategorijās cenšies izprast. Nāvi nevar izprast, un kā te bija tāds vārds, kad nevar piedzīvot, nevar pārdzīvot, ja? Bet ka nāve mums visiem būs jāpiedzīvot. Jo mēs esam to izvēlējušies, varbūt, bet varam pārvēlēties, bet varbūt jau ne. Šai dzīve izvēlēties. Paldies par šodien, bija ļoti jauki. Nu tad paldies auditorijai. Paldies organizētājiem. Ka mēs kopā varējām pārunāt, un tad ar to arī mēs noslēdzam. Bija ļoti patīkami, ka varējām arī kaut vai subjektīvi pateikt to. Es nedomāju, ka es to centos pierādīt, bet es gribēju pateikt viņu savu viedokli. Paldies!